Dvīņi, kādi būs jūsu februāra procesi? Kur paskatāties. Ja jums arī būs kaut kādas grūtības vai nesaskaņas vai iekšējie konflikti vai ārējie, tad jūs ļoti viegli tam tiksiet cauri, paļaujoties uz savu iekšējo kodolu, uz savu stabilitāti, uz to, ko jūs esat ieguvuši, izstrādājuši sevi laika gaitā, tās iekšējās zināšanas. Jūsu raksturs spēcīgais jums palīdzēs viegli izkļūt no jebkā, ja arī kaut kas atnāks, bet kopumā man neizskatās, ka kaut kas tāds nopietns vai dziļš varētu būt jūsu dzīvē februārī negatīvā aspektā, jo gan darba, gan attiecību sfērā ir ļoti pozitīvi izskatās viss. Kur darba sfērā mums ir 4 zižļi, kas parasti mums ir stabilitāte, mājīgums, ka jūs darbā jutīsieties tā kā mājās. Varbūt tā ir iespējams, jā, tad jums būs kaut kā tāda kopības sajūta darbā, būs varbūt kāds pasākums vai procesi, kas notiks, tie jums liks justies labi. Varbūt būs kāds pārunas vai kaut kas, kas enerģētiski izraisīs to tādu labu sajūtu darbā. Un, ja jums ir darbā jāpieņem kaut kādi lēmumi, tad paļaujieties uz iekšējo sajūtu, jo šīs ir intuīcijas kārts, un jebkurā gadījumā, ja kaut kas darbā ir par darbu saistībā jāpieņem lēmumu, tad obligāti klausieties nevis prāta domā vai ko citi saka, bet tikai iekšējā sajūtā. Vai arī, kas nāk no kaut kādiem ezotēriskiem vai garīgajiem avotiem. Tas jums palīdzēs tad darbā, ja kaut kādā veidā tad ezotēriku pielietot. Attiecībās ir vienkārši fantastisks savienojums. 6 zīžļi ar 10 kausiem, tas ir viens no labākajiem, ko var vēlēties, ja tā ir gan ārējā, gan iekšējā komforta pazīme, ka jūs esat tādā harmonijas vilnī. Tas var būt, ka jūs satiekat partneri, ar kuru jums izveidosies brīnišķīgas attiecības, ja jūs neesat vēl attiecībās. Ja jūs esat attiecībās, tad tas ir par tādu viena otra izpratni, lepošanos vienam par otru, ka jūs esat viens otra fani, ka jūs saprotat viens otra vajadzības. Tā ir mīļuma, kopības kārts, un šī savukārt ir tāda gan kaislas kārts, gan atzinības kārts, ka jūs novērtējat un lepojaties ar partneri, partneris jūs novērtē, un jums ir labi kopā visās sfērās. Varbūt arī kaut kāda pārēja uz citu līmeni, ka jūs, piemēram, nolēmjat apprecēties vai paplašināt ģimeni vai kaut kā citādāk uzlabot dzīvi, kopdzīvi. Kā ļoti forši. Un no augstākajiem spēkiem par februāri jums ir arī tāda kolosāla komforta kārts, kas saka, izbaudi to, kas tev ir. Novērtē to, kas tev ir, priecājies par saviem panākumiem. Un darba augļi jānovērtē, tad atnāks kaut kāda, jūs redzēsiet rezultātu tam, ko jūs esat ieguldījuši, pie kā jūs esat strādājuši. Yourself something special, tad februārī var arī nopirkt sev kaut ko dārgāku, īpašu. Ja jūs esat uzņēmējs vai pašnodarbinātājs, tad jums būs veiksmi šajā sektorā, vai arī var uzsākt pašnodarbinātā statusu. Un tie, kas ir vieni paši un neplāno būt attiecībās, tā ir arī jūsu kārts, ka jums ir labi arī vienam. Ja, tā kā šī mums ir tāda visaptvaroša, pozitīva enerģija visās sfērās. Kā lai jums brīnišķīgs februārs!